Buongiorno, buongiorno. Mani sauc Roberto Meloni, un es esmu šeit, jo es gribu pateikt paldies šim brīnišķīgam produktam, Epsorin. Es negribu tādu runāt tā kā būtu reklāma, bet tas mans paldies būs no sirds. Jo, zini, reizēm dzīvē tev spiež, tev liek nedaudz apstāties, nedaudz apdomāt par savām kustībām, par savu ikdienas grafiku. Varbūt tev ir savi plāni, varbūt tu gribi kaut ko darīt, tu gribi kaut ko sasniegt, ar vien vairāk un vairāk. Un vienā brīdī tavs ķermenis tomēr saka, nu, Roberta, varbūt tu gribi apstāties nedaudz. Un tas man ar mani notika. Man vienkārši bijušas problēmas ar muguru, man bijušas diezgan arī nopietnas problēmas, diezgan trūce. Sākumā es domāju, ka es tikšu galā ar fizioterapiju, bet tomēr dakteris man teica, ka ne, kad vajadzēja izoperēt. Es tomēr biju pozitīvs un turpināju strādāt līdz tam brīdim, kad tieši mans ķermenis tomēr pateica stop. Operācija bija, viss gāja ļoti labi, viss bija forši. Bet tad sākās rehabilitācija. Un man rehabilitācijas laiks sākās ar to, ka tomēr man bija liela problēma ar kreiso kāju, kurus jūs tagad redzat ļoti kustīgo. Man ar kreiso kāju vispār nevarēju viņu kustināt, un pēda arī bija kritoša pēda. Pilnīgi bija, tāda. Un, gribu jau teikt, ka sākumā ne tikai fiziskais, bet arī emocionālais šoks bija ļoti liels. Un dakteri man teica, ka viss būs kārtībā, es sāku rehabilitāciju, bet tad vienā brīdī es saņēmu vienu zvanu, un, manuprāt, lietas dzīvē nenotiek tā netišami. Tomēr, manuprāt, kā Dievs visu redz un saliek kopā tos ceļus, lai cilvēki var dzīvot labāk. Un tas ar mani notika. Saņēmu zvanu, lai pamēģinātu Epsorin, šo produktu. Es nezināju neko. Palasīju internetā, es arī dzirdēju no saviem kolēģiem ļoti labas atsauksmes, un es teicu jā. Un es nezinu, es mēģināju, es jau lietoju viņu gandrīz 3 mēnešus īstenībā. Un sākumā nepamanīju, bet pamazām arvien vairāk un vairāk man tā sajūta paliek labāka un labāka, pašsajūta ir labāka, es jūtos mundrāks, es guļu ļoti labi, un tas ir ļoti svarīgi. Un ne tikai man pašam, man paši fizioterapeiti un visi cilvēki, kas ar mani ir iesaistīti, lai rehabilitācijas notiek pilnvērtīgi, diezgan priecīgi, ļoti priecīgi un pat iespaidīgi to, kas man notika, jo tā rehabilitācija gāja daudz labāk, un es jūtos daudz labāk, un tāpēc es gribu tiešām pateikt no sirds paldies Epsorin. Un ja jums ir kaut kādas problēmas, ja jums ir, nezinu, ja piemēram, pašsajūta arī nav laba, nav spēka, neesi priecīgs, es iesāku pamēģināt to Epsorinu, šo Epsorinu, jo ar šiem pilieniem, es viņu saucu par brīnumu pilieniem, jo šie brīnumu pilieni, tas skan interesanti, bet tā ir. Mans maids ir plašāk un es jūtos daudz labāk. Rehabilitācijas tagad iet uz urā, un, sākumā man bija pat grūti stāvēt, staigāt, bet tagad es varu visu kaut ko darīt. Un, manuprāt, tas ir lielākais apliecinājums. Es varu tur runāt stundas un pateikt, vai cik foršs produkts, bet, ja tu skaties un redzi rezultātu, un tu redzi, piemēram, es nezinu, ka tu ir pie friziera, un tas frizieris tev saka, Roberto, tev palika labāka matu āda, tev mati ir stiprāki, es tā, vai, tev cilvēki saka, ka tu labāk izskaties, tu pats jūties daudz labāk, tas ir labākais padoms, ko es varētu jums pateikt. Pamēģiniet Epsorinu, ticiet man, jūs arī jutīsiet daudz labāk. Tā, bez nekādām reklāmas nolūkiem, tas ir no sirds, no nerviem, no kājām, no pēdām, no visa sava ķermeņa. Un vēl viens padoms arī no savas pieredzes, negaidiet, ka dzīvē jums piespiedīs apstāties, ka būs, ļaujiet man to franču vārdu pateikt, kad būs sūdi. Nē, vajag rūpēties par sevi pirms tam, vajag katru dienu rūpēties par sevi. Jo, kad tu apstāsies, man bija arī tie mirkļi, kur es nebiju pārliecināts, vai es varēšu atgūt
pilnība savu kāju, un tad tu domā, Johaidi, kāpēc es nerūpējos par sevi ātrāk, kāpēc es nekoncentrējos vairāk uz savu ķermeni, kāpēc es nedomāju vairāk par sevi un mazāk par visam darīšanām. Nu, jo, kā man teica, daži gudri cilvēki, visu pasaules naudu, Roberto, tur nenopelnīsi, bet tev vajag domāt par savu ķermeni. Un es to esmu saprotis, bet, nu, es iesaku arī jūs. Pašlaik, uzreiz domājiet par sevi, jo Dievs mums iedeva šo templi, un par šo templi ir jārūpējas, un es to sapratu, un tagad es par viņu rūpējos daudz labāk un kārtīgāk. Protams, kad man sākās sāpes, runājot par savu pieredzi, nu, es ar pretsāpju līdzekļiem uz urā, līdz tam brīdim, ka pat viņi pat nestrādāja. Tāpēc vēl vienu labu ieteikumu. Rūpējamies par sevi, bet rūpējamies lietojot dabiskas lietas. Piemēram, daži varbūt tagad skatās, bet kas tas ir tas epsolīns, kas tur ir? Nu, redziet, smuks ziemeļbriedis, viņam ir rāgi. Tajos rāgos ir ļoti daudz vitamīnu, vielas, kuras mums ir vajadzīgas, lai mēs justos labāk. Un no šiem rāgiem ir taisīti arī tie pilieni. Un arī tur, starp citu, daži man paprasīja, kā tas garšo, vai varbūt tāds pretīgā garša. Nē, garšo ļoti labi, nedaudz ar ūdentiņu, iedzer tukša duša, un tad tu vari sākt savu dienu lieliski.